tajā brīdī, kad tu saproti, ka tā vairāk nevar, ka tavā dzīvē kaut kas ir ļoti, ļoti nepareizi, ļoti greizi, izsauc negatīvas emocijas, tas tevi bremzē, tas tev neļauj attīstīties, tas tev liek justies kā lamatās, kā cietumā. Tas ir brīdis, kad ir tiešām kaut kas ir jādara. Jo kamēr tu sēdēsi un tikai domāsi par to, domāšanai arī savs laiks, bet ir arī kaut kas jādara. Un darīšanai ir jādod brīdis. Bez darīšanas nekas nesanāks. Uz šīs planētas ir tādi noteikumi, ka ir jādara. Un ziniet ko? Lai izmainītu savu realitāti, reizēm nemaz nav vajadzīgs ļoti, ļoti daudz darīt. Lielas pūles nav jāpieliek. Tas nav kā senajos laikos, lai uzartu lauku bija, teiksim, jānovāc mežs, jāizrok saknes, jāizdomā kā. Tas vairs nav vajadzīgs. Milzīgas iespējas ir pavērušās un iespējas ir visur. Vajag tikai būt atvērtam, gribēt un meklēt. Jo tavs risinājums varbūt nebūs derīgs tavam biedram, bet varbūt jums noteikti katram būs savs risinājums. Un ir vienkārši jābūt atvērtam ar atvērtu sirdi un gribošam kaut ko mainīt un mainīties. Jāatkāpjas ir no tās sajūtas, ka es jau visu zinu un neko man vairāk nevajag. Nu, ja tev tā ir, tad sēdi un neko nevaidi. Jo tev arī neko vairāk nevajag. Nu tā, tas ir šī brīža pārdomas.